Klāt zelta rudens un Jelgavas kultūras namā atkal pulcējas teātra mīļi, lai suminātu latviešu teātra tēvu Adolfu Alunānu jubilejā. Ļoti cienījamie skatītāji, cienījamie draugi, cienījamie mūsu citu teātru aktieri. Tas ir mūsu sveiciens, sirsnīgs sveiciens mūsu mīļā teātra tēva 163. dzimšanas dienā. Kālašu festivālā no aktieru nāk joki, klāt ir arī pats jubilārs, kurš no mākoņu maliņas noraugās, vai teātra tradīcijas nav aizmirsts un joprojām godā tiek celta latviešu dramaturģija. Un, mēs, protams, cenšamies cik maksimāli varam tās labākās izrādes dabūt. Un arī cenšamies, iepazīstināt ar kaut kādiem jauniem kolektīviem, kuri vēl sevi piesaka. Piemēram, tādi mums ir jauni lutriņi ar Zigmundu Skuiņa Brunču mednieku. Tā arī ir komēdija. Mēs šodien nezinām, cik viņi ir spēcīgi, bet informācija tāda, ka viņi ļoti radošs kolektīvs, ka viņi veidoja savu, ka viņi tur tāpēc viņu attieksmi varēja just un viņi ar lielu prieku. Mēs arī izvēlamies, piemēram, esam šajā festivālā arī ielikuši Māras Rītapes darbiņu Gustavas parlamenta brīvdienās, kā arī komēdija. Ļoti interesanta komēdija par vēlēšanām. Viņi ir no tālās Zilupes. Mums gribas, lai arī noskan šīs dramaturģijas vārds. Un mēs jau sākam skatīties, ka būtu jālūdz vai kāds, vai nevar vēl rasties kādi interesanti dramaturgi, kas uzraksta lūgas par mūsu vēlēšanu notikšanām, jo tās ir tik joku pilnas un tik komiskas, ka tur, vai ziniet, kādreiz nemaz nav uz teātri jāiet, vai ne? Nu tā, mēs pēc šādiem te principiem mēģinam tad to visu savadīt iekšā. Latviešu dramaturģijas pamatlicējs šogad gan nav vienīgais jubilārs. Savu 150. gadskārtu atzīmē arī rakstniece Anna Brigadere, tāpēc uz skatuves šoreiz vairāk kārt izspēlēts arī viņas lūgas, kuru tematika joprojām nav zaudējusi aktualitāti. Šogad pirmoreiz festivālā piedalās arī Saldus teātris, kurš Jelgavā izrādīja Jāņa Jurkāna drāmu Amālija. Saglabājot klasiskās vērtības, tomēr jūtams arī mūsdienīgs piestiens. Lai jaunā paudze labāk saprastu, tomēr ir jāmeklē šie jauninājumi. Ir interesanti paskatīties uz klasisku darbu kā uz vēsturisku darbu, uzstādot viņu tādā laikā, kā ir autors rakstījis. Bet, redziet, ir jau tā neansīt, ka tas mūsdienu skatītājs, īpaši jaunieši, es skatos pēc saviem jauniešiem arī, ja? Viņiem tomēr ir vajadzīgs drusciņi pietuvināt šodienai, lai viņi īsti saprastu to būtību. Vai vispār jaunieši, teiksim, uzjautājot uz sitienu, var pateikt, kas ir Alunāns? Nē. Arī mani jaunieši, kas ir, es viņiem esmu vienkārši stāstījusi, kas ir Alunāns un ko viņš ir uzrakstījis, un ka viņam ir pirmā šī latviešu oriģināla lūga, ja, un kad mēs iestudējām arī. Viņi skatījās lielām acīm, patiešām nē, viņiem ir jāstāst, lai viņi to zinātu. Lai cik sāpīgi tas nebūtu, bet tā tas ir. Viena no festivāla tradīcijām ir teātra spēles mīļotāju kopīgs atceres brīdis pie Adolfa Alunāna pieminekļa. Šoreiz līdzās pateicības vārdiem par latviešu teātra un dramaturģijas izveidi nolēžas arī sāpju un neziņas plīvurs. Alunāns savu gadskārtu sagaida bez bareljefa, ko jau 3. reizi iekārojuši garnaģi. Tomēr ne jau velti festivāls sauc no aktieru nāk joki. Adolfa Alunāna teātra aktieri arī uz šo bēdīgo faktu spēj paskatīties caur humora prizmu. Slēdziet labu, stipru strāvu. Kurš ķersies, tas te gulēs. Un mēs visi varēsim apskatīt viņu. Vai tas nebūtu brīnišķīgi, ko? Man liekas, tas pārāk dārgi izmaksās priekš Latvijas Energo. Nē, bet maksā jau tai brīdī, ka pieķerās. Varbūt, lai maksā tas, kurš pieķerās. Nu labi, jā. Viņš vairs nemaksās. Cerībā, ka gluži tāpat kā iepriekšējās reizes, arī šoreiz izdosies bareljefu atjaunot, klātsošie pieminekļi pakā ieliek ziedus un svecītes, lai tie atgādinātu, ka teātris joprojām ir dzīvs un viņa paveiktajam darbam ir daudz sekotāju.